Šodien tika prezentēts otrais Latvijas ekonomikas attīstības barometrs, kas rāda galvenos Latvijas ekonomiskās attīstības rādītājus dinamikā pagājušā gadā un prognozes par nākošo gadu. Šeit mēs redzam ne tikai skaitliskos rādītājus, bet redzam arī diezgan plašu kvalitīvo rādītāju kopumu, kas liecina par to, kādi ir riski, kādi ir mūsu izaicinājumi. Un šajā gadā mēs konkrēti redzam, ka lielāki izaicinājumi ir saistīti protams, ar inflāciju, produktivitāti, kā arī Latvijas konkurētspēju kopumā. Savukārt, pilnīga inovācija ir mūsu tikko prezentētais pētījums, kas ir Latvijas jauniešu attieksmes vērtējums pret savu ekonomisko labklājību. Ko Latvijas jaunieši domā par iespējām iegūt labklājību Latvijā? Šādu pētījumu mēs prezentējam pirmo reizi, un tas ir ļoti būtiski tādā ziņā, ka Latvijas jaunieši būs tie, kas veidos Latvijas labklājību. Līdz ar to viņu attieksme pret to, ko viņi var darīt šeit, vai viņi vēlās braukt prom uz ārzemēm, un kā viņi redz savu vietu šeit Latvijā, ir ļoti būtiski to zināt. Līdz ar to tas ir mūsu pētījuma galvenais uzdevums – saprast, ko Latvijas jaunieši domā par nākotni.